Šis ir skāpis, kurš ir dārgāks nekā tas, kas tur stāv iekšā. Ja? Kāpēc jūras konteineri, ko daudz izmanto, kā noliktavām, nav vērti? Jūs ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir šauri un gari, un durvis ir no šaurās puses. Tad šai gadījumā ir ļoti ērti, jo var viņi faktiski piekrāmēt pilnu un tu tiec pie jebkurām lietām klāt. Ja? Austriešu ražotājs, mēs viņus arī tā kā piedāvājam klientiem, bet es esmu vienīgais īpašnieks šī skapa Latvijā, man zināmais. Kā jūs domājat, cik šis projekts kopā ar visiem gataviem plauktiņiem risinājumiem varētu izmaksāt visu uzstādīšanu? Var vienā dienā viņu salikt. Ātri, forši, 5000. Viss PVN, un arī dārza daļa faktiski šeit. Iet uz garāžu, un tur ir velosipēdi, tur ir automašīnas, tur ir tāmlieta, un te ir dārza lietas. Mums par šo skāpi bija uzreiz idejas, varam uzreiz tev arī piedāvāja, bet tu baigi forši pieķeries tā ideja un atradi kvalitatīvi. Jā. Palikuši pāri dēlīši, es pats viņus piemontēju te klāt, lai tā kā sasaucās. Ja, tā kā jūs domājat, šitā tūju daļiņa, kāpēc ir šeit pielikta? Te atnākam kaut ko iestādām, vai kādreiz kaut ko vajag fiksi tādu, kā aizdurvi, ja? Nu tā. Un te laukumiņš arī ir gan ērts kaut ko iestādīt. Ēna te ir vienmēr. Kāds bija ražotājs? Lūdzu, pasaki vēlreiz. Biohort. Nu, un šito elementu var atrast arī uz fasādes. Te vienkārši nedaudz piemodelēts, lai sakrit. Jā. Tāda maza nianse. Tad, kad arī ielu redz, tad mēs tā likām to šķūnīt, liekam, lai tā kā redz fragmentiņi, ja? Bet te pašā laikā galīgi neslēpjamies.